Viņa ir viena no asprātīgākajām sievietēm, ko es pazīstu, godavārds, tāpēc es šo uznācienu gaidu nenormāli. Ar skaļiem, nenormāliem aplausiem sēram Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Baltijas žurnāliste Inese Bražē! Edgars vienkārši pazīst ļoti maz sieviešu, tāpēc es esmu asprātīgākā no viņām. Bet... Patiesībā es gribētu sākt ar to, ka tad, kad mani piesaka, man vienmēr piesaka kā žurnālisti, bet man ir ļoti žēl, ka nepiesaka arī man ir otra profesija, kopš Karmas latviešu laikiem es esmu arī dziedniece. Un, jā, es šo profesiju apguvu Zoom kursos, arī dziedināšanas daļu, kur mums bija jādziedina cilvēki. Tā kā praktiskā nodarbība, mums bija jādziedina mantiņas savās mājās. Tā kā man ir ļoti attīrītām čakrām zaķītis. Un es iesniedzu atbildes šajā eksāmenā, kad mēs likām, mums bija pārbaudas darbs, mums bija eksāmenis, un es palūdzu vienai citai kursu apmeklētājiem, vai viņi var atsūtīt savas atbildes man, lai es varētu iesūtīt, jo es nebiju mācījusies. Un dziednieku tā sabiedrība, viņi ir ļoti laipni. Un viņi atsūtīja, un es iesniedzu, mums bija identiskas atbildes, un mēs abas nokārtojām fantastiski. Tā kā es esmu arī dziedniece, tā ir tāda neliela atruna. Bet tad, kad mani uzaicināja šeit ar jums parunāties, pastāstīt par savām, kā tu teici, sūdu būšanas. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi arī latviskot to šobrīd, jo es nezinu, vai jūs redzējāt, bet Liāna Langa kandidēs uz Eiropas parlamentu. Tas tika šodien paziņots. Un man, godīgi sakot, man pat nedaudz gribētos, lai viņi tur tiek, jo es iztēlojos, kā Šarls Mišels ar Fonderu Lejenu maudz nerātnās daiņas pēc 2 gadiem. Jo man šķiet, ka tas ir viņas efekts. Ja viņi būs tikpat efektīvi kā Twitterī, tad es pilnīgi to redzu. Bet tas, ko es sāku teikt, ir tad, kad es sāku piekritu šeit atnākt un parunāties par savām sūdbošanām. Es domāju, ka man vajadzētu iedot kaut kādu virsrakstu. Kas ir tas, ko es gribu pastāstīt? Jo man kā žurnālistam ir ļoti svarīgi iedot virsrakstu, lai es pat orientējos tēmā. Un tad man ienāca prātā, tikai es runāšu arī par vīriešiem, varētu to nosaukt par vīrieši manā mūžā. Un es sēdēju, es domāju, bāc, Ines, tu esi ģeniāla. Jā. Bet nenormāli labs virsraksts. Un es domāju, kāpēc man šķiet, ka es esmu kaut kur to dzirdējusi? Un es esmu to dzirdējusi. Un tā ir cita žurnāliste, kura paspēja pirms manis. Tā kā, ja jūs gribat, es esmu izlasījusi šo grāmatu un uzdāvināju draugu dzimšanas dienā. Ja jūs gribat izlasīt kādu grāmatu, tad šī ir grāmata. Ko var izlasīt. Tā kā es bez virsrakstiem vienkārši stāstīšu kronoloģiskā secībā cauri savai karjerai. Tā esmu es 2011. Gadu sākums. Esmu tikko pārcēlusies no Laukiem uz Rīgu. Un es nesen kaut kādā intervijā lasīju, ka tad, kad meitenes pārceļas uz Rīgu, viņām sejā ir lauku apaļums. Un kā mēs redzam, man ir lauku apaļums, vai arī mēs neredzam, jo man patika Facetunes tajā laikā. Tā kā es esmu pārcēlusies uz Rīgas, esmu iestājusies augstskolā, es studējuši žurnālistiku, esmu apņēmības pilna, un man ir nedaudz tā kā arī jāpiestrādā. Un es sāku strādāt šajā žurnālā, kas ir 36,6, jo mēs visiem studējam žurnālistiku, lai rakstītu par celulītu, protams. Un es sāku strādāt, un man redaktori vienā dienā saka, Inese, klausies, ir problēma. Vīrieši neiet pie ārstiem, un viņi ielaiž savas veselības problēmas, un viņi mirst ļoti ātri. Mums, kā žurnālam, kur lasa 500 cilvēki, ir jāglābi vīrieši. Un viņi saka, mums būs pielikums vīriešu veselība. Un es domāju, skan labi, darīsim. Un tā ir viena no manām pirmajām darba vietām, un es esmu ļoti uztraukusies. Viņi saka, tev būs jāiet pie seksologa. Un jāparunājas, kāpēc vīrieši neiet pie seksologa, kāpēc ir svarīgi to darīt. Un tas tiešām ir svarīgi vīrieši šeit zālē. Es gribētu pajautāt, lai paceļ rokas, kurš ir bijis pie seksologa, bet diez vai kāds pacels. Un viņi man saka, lai cik arī ironiski tas būtu, šo seksologu sauc Artūrs Vāvere. Un es esmu no Laukiem, es esmu bikla, un man ir kauns smieties, man iekšā viss trīc, labi, es iešu pie Artūra Vāveres. Un es esmu ļoti uzcītīga, šī ir viena no manām pirmajām intervijām mūžā. Esmu satraukusies, man ir līdz blociņš, esmu sarakstījis jautājumus, visus iespējamos, ko es par vīriešu veselību varu pajautāt. Man ir 20 jautājumi, man ir pildspēle. Esmu apbruņojusies, mēs iepriekš ar Artūru Vāveru esam sazvanījušies. Un es eju pie viņa uz viņa privātu praksi. Atvainojos.
Un, ja es pareizi atminos, tad tā privāta praksa bija dzīvokļa mājā. Un tas bija dzīvoklis. Un es zvanu pie durvīm, un man durvis atver pats Artūrs Vāvera. Un Artūrs Vāvera nebija halātiņā ārste. Viņš bija kreklā, viņam bija atpogāts pāris pogas. Es esmu joprojām tā biklā meitene, kas tikko pārcelsies no laukiem. Un viņam ir redzams krūšu spalvas un tāda liela ķēde. Ļoti iespējams, ka es tagad pārspīlēju, bet tas ir tas, kā mans prāts to atceras. Un, Artūr, ja jūs šeit esat, vai ja jūs šo kādreiz redzat, un jums nebija redzams krūšu spalvas, vai varbūt viņas jums neaug, jūs kā ārsts zinat, kāpēc. Bet tas ir tas, kā es to atceros. Un Artūrs Vāvera ļoti laipns kungs, viņš vēl kaut ko nedaudz paflirtē, un es esmu jau nosarkusi, un es eju, viņš saka, ejiet tur, un tas viņa kabinets ir viena no istabām šajā dzīvoklī. Un es eju uz to kabinetu un prašu, man ir bloknots. Es līdz viņam uzdošu, esmu gatavs sev parādīt seksologam. Es domāju, profesionālā nozīmē. Es esmu parādīt savu žurnālistikas spējas. Un es ieju, es burtiski spēru vienu soli kabinetā un es apstājos. Jo tur visur ir locekļi. Tur ir gumijas locekļi. Visur tā bija man pirmā pieredze ar dildo. Esmu tikko pārcēlsies no laukiem joprojām. Un tur ir es nezinu, cik ir lieli locekļi, vidēji locekļi, mazi locekļi, lai visi vīrieši neapvainotos, lai katrs tur var kaut kā sevi asociēt tajā kabinetā. Un viņš apsēž man pretī, un es saprotu, ka es nevaru man ļoti mulsinoši uz tām krūšu spalvām skatīties, es nespēju. Bet es esmu pa labi, tur man loceklis sejā. Es paskatos pa kreisi, arī tur man ir loceklis sejā. Es saprotu, ka man nav kur skatīties, un tad es visu to interviju pavadīju tā, ieurbusies savā blociņā, jo es saprotu, ka es vienkārši nevaru. Paldies Dievam, ka man ir tie jautājumi, jo es esmu pazaudējis runas spējas gandrīz no visa šī lielā mulsuma. Intervija ir garām, es esmu ļoti priecīga, tūlīt es iešu ārā. Un viņš man pavada, viņš vēl kaut ko pajoko, un viņš tādā pusflirtā man saka, tad, un es esmu pie durvīm, es tūlīt iešu ārā, esmu jau attaisījis durvis, viņš saka, tad uz drīzu redzēšanos. Un esmu jau tik ļoti izbesījusies no tās visas sajūtas. Es saku, ceru, ka nē, visu labu. Un es aiztaisies sevs durvis, un es aiztaisies acis, un es nopūšos. Es domāju, beidzot, šis ir garām. Un es atveru acis, un es saprotu, ka baigi tumšs. Kaut kā baigi tumšs, tā kā es nācu, tā kāpņu telpa nebija tik tumša. Bet es domāju, labi, risināsim visas problēmas to secībā. Es meklēju gaismas slēdzi, es ieslēdzu gaismas slēdzi, es esmu viņa toaletē. Un toaletē es esmu iegājis ar vārdiem, ceru, ka uz neredzēšanos visu labu. Un es stāvu tajā toaletē. Paldies Dievam, ka tā ir toalete. Es varēju vismaz kaut kā savu stresu tikt galā, bet... Un man patiesībā šeit man tas tāds jābeidz, jo es saprotu, ka viņš stāvēs durvīm, jo viņš jau man tā kā pavadīs. Un es esmu, kaut kā mēs abi esam vienlīdz apmulsuši man šajā brīdī. Bet, ziniet, ir tas, tad, kad cilvēki ir bijuši karā, viņiem ir tā, ka viņiem kaut kādu daļu atmiņu smadzenes vienkārši izdzēš, jo tā pieredze ir bijusi tik traumatiska. Un mana šīs pieredzes atmiņas izdzēš šeit, es neatceros, kā es izkļuvu no toaletes. Un es acīm redzot, joprojām procesēju, man nav faila, kā es izkļuvu. Es atceros, ka mēs uzrakstījām pēc tam to pielikumu, un 2 vīrieši iespējams to izlasīja, un viss bija kārtībā. Bet, lai jums iedot kaut kādu, es runāju par Artūrs Vāvera un viņa loceklis. Es nemeklēju šo bildi. Es pirms gatavoju šeit nākt, es domāju, ieguglēšu, vai es pareizi atceros, kā Artūrs Vāvera izskatās. Šī bija pirmā bilde, ko man bija kaut kāda Vietnamas flashback vienkārši. Tāpēc, versim ciet, es neesmu gatava ilgi uz to skatīties. Bet izbeidzās labi, es absolvēju augstskolu, pārspīti šai traumai. Un tad es jau biju nedaudz pieredzējušāk, un es sāku savu karjeru laikrakstā Diena, kas jau ir fakaps, tie ir 11. gadi, visi zina, kas notiek laikrakstā Diena, izņemot mani, acīm redzot. Bet tās nebūs par to, tas būs par to, ka mani sūtīja pirmajā komandējumā. Un pirmais komandējums man bija uz Eiropas parlamenta ēku, nevis Briselē, bet Strasbūrā. Un tas bija man liekas, 3. lidojums vispār mūžā. Un es esmu satraukusies, bet esmu gatava, esmu sarunājis 4 intervijas, 15 minūšu pauze. Es zinu visiem, ko es jautāšu, viss ir kārtībā. Ir oktobra beigas, Latvijā ir augsti, es esmu tādā pabiezā mētlī, kašmira džemperītī, lai ir pieklājīgi. Es atlidoju uz Strasbūru, un tur ir 25 grādi. Jo es nebiju tik gatava, lai paskatītos arī, kāds ir citās valstīs temperatūras. Acīm redzot. Tas vēl būtu štruns.
tiek līdz tam Eiropas parlamentam arī visādi. Man gāja, kamēr es tiku, bet es tiek līdz tam Eiropas parlamentam. Un šis ir Eiropas parlaments, lai jūs redzētu, tas nav tikai tā apaļā māja, tas ir vēl tas tiltiņš un tas kompleks pāri, un šis kompleks abās pusēs, tas ir Eiropas parlaments. Un es esmu diezgan droša, ka cilvēks, kurš projektēja šo ēku, iepriekš projektēja cietumus. Nu tā, lai nevar atrast vispār neko, un ārā arī nevar tikt. Tas bija tas, kā es jūtos. Man ir tās intervijas, 3 sarunāts, 15 minūtes pauze, katra savā stāvā, katra savā kabinetā, esmu pirmo reizi parlamentā, un es atrodu liftu. Es domāju, aizbraukšu laicīgi, būšu uzcītīga. Un es iekāpu liftā, spiežu 3. pogu, viņi nespiežās, es uzbraucu 5. stāvā. Un es izkāpu ārā un es saku cilvēkam, kāpēc viņš neapstājas 3. stāvā? Nu, jo šis lifts neapstājas 3. stāvā. Es saku, bet mēs kā braucām caur 3. stāvu. Viņš saka, jā, bet kas tu nezini? Es nezinu. Bet tur būtībā visa šī pārvietošanās tur ir tieši tik briesmīga. Es mēģinu vēlreiz, un es uz to 3. stāvu nespēju tikt. Man šķiet, tas bija 3., bet kaut kādu stāvu es nespēju tikt. Un man jau tuvojas tā intervija, un es saprotu, ka galīgi nav labi, un es nevaru zvanīt redaktorai un teikt, klausies, tā kā nebūs neviena intervija, kas nemāku šajā mājā orientēties. Es nevaru. Piedod, man ir jātiek galā, bet man tas stress kāp, un esmu sasvīdusi, nezinu, vai no stresa, vai no kašmira džempera, nevar saprast. Un es tiešām, ļoti viss ir ritīgi traki, un man izdevās atrast toleti. Man patīk toletes, kā jūs redzat. Un paldies Dievam, ka man izdevās atrast toleti, un es ieskrienu toletē, es apsēžos uz grīdas, kā filmās, es sāku raudāt. Es saprotu, ka kaut kā man ir sev jāpierāda. Es tajā brīdī nevarēju atzīt, ka es kaut ko nevaru izdarīt. Es gribu sev pierādīt jaunajā darbā, un man ir kaut kā jātiek ārā no šīs situācijas. Uz zemes man nedobājas, apsēžos uz poda ar biksēm, lai jūs nedomājat, ka es detaļas stāstu jums. Un man iešaujas galvā ideja, ka es leju pielādēšu Tinderi. Es leju pielādēju Tinderi, es sēžu uz poda Eiropas parlamentā. Es leju pielādēju Tinderi. Un es uzlieku rādījus, manuprāt, to bija kaut kāds 1 kilometrs mazākais, ko varēja. Es uzlieku 1 kilometru rādījus un svaipoju pa labi visi, kas izskatās, ka varētu strādāt Eiropas parlamentā. Es domāju, Karlos, yes, of course. Antonija, jā, Luka, jā, un ar Luku mums ir match. Un es Lukam rakstu haotisku ziņu. Es viņam saku, sveiks. Es mēģināju tikt uz 3. stāvu, tas lifts neapstājas 3. stāvā. Man ir intervija tur, un man ir intervija šur, un es nezinu, ko man darīt, un es vispār nevaru zvanīt redaktorai. Šis ir mans jauns darbs, un es esmu ļoti samulsusi. Tas ir viss, ko es viņam uzrakstu. Viņš man raksta, kas ir tas, ko tu man mēģini pateikt? Es saprotu, ka es vienkārši izkratījusi sirdi. Es saku, klausies, man ir 15 minūtes līdz intervijai, pēc tam man ir vēl 2 intervijas. Tu man aizved uz šiem kabinetiem, es aizēju ar tevi uz vīnu vakarā. Luka saka, davai. Tas ir tas, kā es izgāju no šīs situācijas. Mēs ar Luku aizgājām uz vīnu vakarā. Viņš man izvadīja par visām šīm situācijām. Mēs ar Luku joprojām esam draugi. Tas bija, manuprāt, pirms kaut kādiem 10 gadiem. Viņam ir ģimene, lai jūs zinātu detaļas, viss ir kārtībā. Tas izvērtās citādi. Bet, lai jūs saprastu, cik ļoti izmisjus es biju pēc tam, kad viss bija beidzās, viss bija garām, es biju noīrējusi Airbnb istabiņu netālu no parlamenta pie viena francūža. Un es ieeju tajā dzīvoklī, es attaisu durvis, un man sāk gāzties tā služi, sāk raudāt, tā ritīgi neglīti, tā ar puņķiem, kas burbuļo tā. Un man nāk tās skaņas, tā kā roni. Kāds kauju ronu, un tas francūzs tā paskatās no savas darba istabas. Tā kā, are you okay? Es ieeju savā istabā, no turienes joprojām nāk roņa skaņas. Un tas francūzs man pēc brītiņš man piebungā pie durvīm. Un es saku, ienāc, un viņš saka, te tev būs kafija un cigarete. Viņš man ļauj to cigareti izsmēt, jo tur pat istabā. Es viņam prasīju, kur man jāiet smēķēt, viņš saka, smēķēt tepat. Jā, es redzu, smēķēt tepat. Tas ir tas, kā es izkrivu no šīs situācijas. Nākamā situācija, tad es pēc tam starp citu strādāju Eiropas parlamentā, tā kā es tagad orientējos Eiropas parlamentā, lai cik tas nebūtu jocīgi, bet pēc tam es nostrādāju kaut gandrīz gadu Briselē, un tad es atbraucu uz Latviju un sāku strādāt kā producente Jānim Domburam, kurš šobrīd strādāja Delfos. Šī nav man darbistaba, tas ir kravas lifts. Un es biju producente, un kāpēc kravas lifts? Es jums līdz izstāstīšu, mums ir intervija sarunāta ar Vairu Vīču Freibergu, kur es ļoti cienu, un mēs visi ļoti cienam. Un man zvana kaut kāds pāris dienas pirms šīs intervijas, zvana viņa sekretāre un saka,
Ines, bet klausieties, ir tā, ka prezidente ir ļoti švaki ar kājām. Jums taču ir lifts, vai ne? Un mums nav lifta. Es saku, mēs tiksim galā. Es nolieku klausuli un saprotu, ka mēs netiksim galā, jo mums nav lifta tajā ēkā. Un es sāku domāt variantus. Viens variants ir, es viņu nesīšu, jo man kā producentam ir tas jādara. Es domāju, ka Domburs nepieņemt manu atbildi. Sorry, vai Vīķa Freiberga nebūs, tāpēc, ka es nevaru viņu nogādāt pie jums uz 3. stāvu. Tad es domāju, mēs varētu īrēt pacēlāju un iecelt viņu caur logu. Tā bija man viena no pirmajām idejām, bet tas nebūtu tā kā pārāk cienīgi, man šķiet. Un tad es sāku jautāt apkārt cilvēkiem, un man viens saka, klausies, bet mums ir kravas lifts. Mums ēkā ir kravas lifts, šis ir kravas lifts, jūs saprast, bet tas ir no Delfa redakcijas puses. Un dienu pirms Vaira Vīķa Freiberga ieradās, šo kravas liftu mēs rādnieku nokrāsoja no iekšpuses, jo viņš nebija lietots gadiem, viņš bija ar dzirnekļu tīkliem, vispārējiem pāris reizes mēs izmēģinājām, brauc pāris reizes, brauca pāris, ne? Cerējām, ka brauks. Bet, lai jūs saprast, tas vēl nav traki, tā kā kravas lifts, ok. Kravas liftam ieeja ir lejā no sporta zāles. Tas ir kravas lifts. Tas aizkrāmētais ir kravas lifts. Tobrīd mēs viņu atkrāmējām. Bet principā, jā, ir sākumā jāiet sporta zālē, un tad tu vari iet kravas liftā. Un Vaira Vīķa Freiberga, es viņiem neko nesaku, jo man ir kauns, es vienkārši saku, mēs tiksim galā. Vaira Vīķa Freiberga ierodas ar savu sekretāri, un viņa dodas tā durvju virzienā, es saku, nē, mums pa kreisi. Viņa skatās, bet tur ir sporta zāle. Es saku, jā, tur ir sporta zāle. Es izliekus, ka tas ir pilnīgi normāli, ka mēs iesim sporta zāli. Un viņi arī neuzdod jautājumus. Viņi diplomāti būdami, viņi neuzdod jautājumus. Viņi iet ar mani sporta zāli. Un lai jūs saprastu sporta zāli, tur kačājas Mairas Briedis. Tā ir tāda sporta zāle, kur čaļi ir ritīgi sasvīduši. Un jūs iedomājaties, viņi kačājas, tur boks notiek, viss notiek, un tad atveras durvis un ienāk Vaira Vīķa Freiberga ar savu svītu. Es domāju, ka tie čaļi, ja viņi vakarā zvanīja draugiem un saka, klausies, tu neticējies, viņi neticēja. Es domāju, ka viņi toči neticēja. Bet mēs ieejam, mēs lēnām aizejam līdz šim kravas liftam, un tad mēs iekāpjam kravas liftā, un jūs saprast, kravas liftā nav tā, ka tu aiztais, nē, bet piespied podziņu un aiztais ar smugu durvis. Tur ir tā, ka tu čirāņu parauj, aizbultē, ciet, un tad tu spied podziņu. Un viņš tā lēni brauc. Es nezinu, cik tieši lēni viņš brauca, bet tas bija pietiekams laiks, lai es kļūtu par kristieti. Jo mēs nerunājām savā starpā, visiem šī situācija bija tik ļoti mūsu, mēs nerunājām savā starpā. Es stāvēju liftā, nolieku uz galvu, un es teicu, Dievs, ja tu esi. Jā, lūdzu, lai mēs tiekam augšā. Jo bija pāris reizes, ka mēs netikām. Bet mēs tikām augšā. Mēs tikām augšā, un mēs tikām arī lejā pēc tam. Tā ir dubulta veiksme. Mēs ar šo visu mēs tikām galā. Bet pēc Dombura es sāku strādāt Rebaltikā. Un Rebaltikā es biju gan žurnālists, gan cilvēks, kurš nedaudz piepalīdz ar sociālajiem tīkliem, ja man vienkārši sanāk. Bet vēl es esmu cilvēks, kuram Instagramā man ir tāds slēgtais profils, kur es vispār dodu savus drēbes, kuras man nepatīk. Vai arī ir apnikušas, vai pa mazu kļuvušas, vai jānomaina kaut kas. Un vienu dienu es mazgāju traukus, un es dzirdu, ka man telefons paigi vibrē. Tur nāk WhatsApp īziņas. Es domāju, man vēl pāris šķīvi palikuši, es neko tur pabeigšu mazgāt. Es pabeidzu savā lēnā garā mazgāt tos savus šķīvis. Es atveru telefonu, man raksta kolēģis, Ines, kas ir šis? Lai es saprastu, par ko viņš raksta. Rebaltika raksta Facebookā, āda somiņa pāris reizes vilkta. Tur vēl tālāk bija teksts, man jau patīk, bet tev ir apnikusi. 15 eiro. Un viņš man raksta, vai mēs esam uzlausti. Es domāju, paldies Dievam, ka man nebija daudz to trauku, jo viņi nostāvēja tikai pāris minūtes, bet mēs tikām galā, es izdzēsu. Sākumā izdzēsu tikai no Instagram, izrādījās, ka ir arī Facebookā, izdzēsu pēc tam arī Facebookā un pāris cilvēku uzrakstīja, bet daudz cilvēku to nepamanīja, bet bija kāda lieta, ko gan pamanīja, ne tikai daudz cilvēku, bet arī daudz mediju. Mans otrs ir darbs 900 sekundes, TV3. Atbildīgi par ārvalstu ziņām un mediju apskatiem, un katru rītu es tur saku, kura kara diena Ukrainā ir. Un vienrīt man tādā pusmiegā sanāca pateikt, ka
Varbūt mēs varam paskatīties video, kas ir tas, ko es pateicu. Klausieties uzmanīgi. Mēs pievēršamies ārvalstu jautājumiem. Pievēršamies gan, kā jau es minēju, 413. kara diena Igaunijā, tikmēr Itālijā migrantu pieplūdums, bet... Man vienmēr draugi jautā, kā tu vari tik agri piecelties širā? Tas ir tas, kā es tik agri pieceļos. Bet patiesībā tas, kā tas bija... Man ir šādas lapiņas, kur man ir teksts par sarakstītu daudz maz. Un tad tur augšā jūs redzat, tur ir ar pilspalvu uzrakstīt, kura kara diena ir. Un man tur ir rakstīts Igaunijā. Un kāpēc? Tāpēc, ka es parasti to kara dienu atceros uzrakstīt īsi pirms ētera, burtiski minūti. Un mēs jau esam studijā, un kolēģi kaut ko runā par Igauniju. Un es rakstu tajā kara dienā un klausos, ko viņi stāsta, un es uzrakstu Igaunijā. Un jūs redzējāt tajā video, es pirms tā Igauniju tā kā iepauzēju. Jo es tā lasu, un man smadzenes saka, kaut kas te nav okei. Bet es domāju, tas ir uzrakstīts, tā ir taisnība. Lasīšu, kā ir, es ir pārāk agrs, lai es izdomātu kaut ko citu. Tas bija tas veids, kā mēs tikām pie šī. Bet patiesībā, kāpēc es katru rītu joprojām uzskatu, ka ir svarīgi teikt, kura kara diena ir Ukrainā, un šodien ir 645. kara diena Ukrainā. Es to daru, lai mēs neaizmirstu, kas notiek tepat šobrīd, kamēr mēs esam šeit un mums ir jautri. Tas nenozīmē, ka mums nav jāpriecēs, tas nozīmē, ka varbūt mums ir jāmeklē arī veidi, kā mēs varam palīdzēt un neaizmirst, jo notiek dzīve pasaulē, notiek dzīve mums pašiem, bet Ukrainā ir 645. kara diena. Paldies! Wow. Mēs neminējām mūsu biļetēs, ka būs arī stand-up līmeņa joki. Mēs pacelsim cenu. Lūdzu jautājumi. Droši. Es ceru, ka tagad ir iespēja pašu zvaigzni izjautāt. Lūdzu. Tieši tas man interesēja, vai to somiņu pārdevēja par 3 kašu cenu, vai varbūt viņa vēl ir dabūnama. Nē, somiņu es pārdevu. Es biju ielikusi gan savā, gan Rebaltikas kaut kā. Es biju vienkārši ieklikšanājis, ka visos jāieliek, kas man ir pieejami telefonā. Labi, ka man nebija vēl kāds profils. Man nav jautājums, man ir komentārs. Tas vāverietis man draugam tēvs ir. Tā tīri. Ļoti labi. Pasveiciniet viņu. Es tikai gribu piebilst, ka es neapšaudu viņu profesionālās spējas. Tas bija mans biklums, kas toreiz spēlēja lomu. Es pieļauju, ka ļoti labs dakteris. Mēs tieši meklējam runātājs nākamajā reizē viņam. Viņam gan jau ir ļoti labi stāsti, ne? Es domāju, ka pēc 3. stāvā nestrādā, nepietur tas lifts. Es neesmu par to domājis daudz, jāsaka. Man tā Artūra Vāvers pieredze ir biežāk prātā nekā tas lifts. Jo tas atrisinājās labi. Jā. Tu vari pastāstīt, jā? Okay. Nē, tur vienkārši kaut kāds ir tā, ka tas lifts vienkārši kaut kādā stāvos nepietur, un tā ir vispār pieņemta norma. Es domāju, tur pietiks, dāmas un kungi, Inesē Bražē! Un dāma kāds ir tikai ir kontriņa un kolora bāra izslēgt. Un dāma pagieriksim bišķiņu un ieslēdz uz kolora lines. Jā, šīs versijas ir un šitajā tu gāzīs riņķi, ne?